Jau 10. gadu atpūšamies kempingā Dižāpes pie Usmas ezera. Vienkārši fantastiski. Atpūtāmies pie ūdens, sauļojāmies, peldējāmies, braucām ar subdēli. Trāpījām ļoti labus laikapstākļus. Šitas ir viens no retajiem kempingiem Latvijā, kur tiešām vēl eksistē vārds privātums. Nav telts pie telts vai lielās masās. Pārsāti brauc daudz visādi copmaņi no Lietuvas, bet tā ir mierīgi. Pludmalē maz cilvēki. Cilvēki jautā, ko var darīt 5 dienas pie ezera. Bet patiesībā tās 5 dienas tik ātri paskarien. Tas interesants griežamais pūslis te, kur riņķi var griezties. Īstenībā riktīgi jautri. Mūsu bērniem ļoti paveicās. Dabūja ar laivu izbraukt, jo sapazinās ar citiem bērniem. Vienā dienā, kad bija apmācies, bijām arī pasēņot. Visāds interesants lietas nosēņojam, arī skeletus, visādas dzīvnieku. Bet no sēnītes arī dabūjām. Arī tāda forša laipiņa, kur var gan lēkāt, gan makšķerēt. Jāsaka, ka saulriets no laipiņas tiešām neaprakstāms skaists.